Nu, čau, Kaspar! Sveiks, Gaston! Nu, kā tu iet? Šodien īpaši karsti. Īpaši karsti? Jū. Kāpēc? 2 braucieni bija kritiens startā. Beidzamo 3. braucienu izdevās normāli pacelt un aizbraukt no 1. līkuma. Kāpēc krīt pirmajos braucienos? Pirmais motocross, starta drucis, daudz dalībnieku. No sportistu viedokļa, kā vērtē šitādu supersprinta sacensības? Ļoti pozitīvs, tāpēc, ka braucēji dabū izsist uzreiz no sevis visu, kas ir. Neiestājas tas moments, ka sāk uz sevi kaut ko taupīt, un tāpēc arī es domāju skatītājiem diezgan interesanti vērot šīs cīņas, kas notiek 5 apļos ar braucējiem. Kā mocīts pēc ziemas? Ļoti labi, Honda kā vienmēr the best. Nu labi, paldies, lai veicās. Tiekamies nākošajos posmos. Labi. Sekundes kvalifikācijā. Tikai gan soliķi ir. Un, protams, braucot augšā tramplīnā, ir jādomā par savu meistarību. Un enerģijas pārpilns, viņš lai brauktu ar mocīti. Jānis Zaglis vēl vienam uzbrukumam līderim. Trasē. Un Andrīts, ar ko viņš brauca pagājušās sezonās čūnīgi. Viņš turpat tur Jūrkalnē un Jānis Vācis. Turpinām un Kinieki. 232. numurs ir kamēr aizbraucot pēc kaplī. Iegūtas pārspūs sekundi. Otrajā braucienā viņam uzvarā. Uzvar Jānis Vācis ar 200.
Lietuvas Holandē vai Vācijas malasmašīnas punktam, kas saucās Eiropas līderē. Vai saka numuru zonu ir vadītāta izņemā apgāja. Otrajā vietā Turcijas. Gadā ne visai mēs esam mutināti ar motokrosiem šeit Kurzemes pusē. Ja bija Popē, bija mums arī aizputē un principā tas arī bija tukumā bija. Jā, arī varam daļai ieskatīt.